Sveiki! Es esmu Marija Berdegāne. Es esmu Ingmārs Jakovļevs, un ar mums šodien ir kopā Kārlis Dreimans, fiziķis no RTU. Lūdzu, pastāsti par savu lomu CERN. Es strādāju Rīgas Tehniskajā universitātē un esmu Daļņu fizikas un pātrinātāju tehnoloģiju institūta direktors. Un galvenokārt mana loma CERNā šobrīd ir vadīt mūsu zinātnieku grupu. Tātad vadīt zinātnieku grupu gan fizikā, kas būtu kompaktā mionu sloina eksperimentā, tātad CMS eksperimentā, gan arī palīdzēt un atbalstīt, vadīt mūsu pātrinātāju tehnoloģiju grupu tur. Bet no zinātniskā viedokļa pats es arī eju strādāt eksperimenta maiņās, tad es sēžu eksperimenta kontrola telpā, šajā gadījumā tas būtu CMS eksperiments, kompaktais mionu solenoīds. Es eju strādāt šajās maiņās un pieskatīt detektoru, lai viņš nenodagtu, lai ievāktu datus pareizi. Es eju un darbojos laboratorijā, kurā mums ir tāds testa objekts, kurā mēs mēģinām uzbūvēt jaunu detektoru priekš šī paša CMS eksperimenta, kurā mums ir viena maza detaļa no šī detektora, kur mēs testējam. Ceram, ka iztestēsim pietiekoši labi, lai viņi arī nonāktu kādreiz šajā eksperimentā. Bet citādi ikdienā tas darbs ir iešana uz sapulcēm, tikšanās ar cilvēkiem, viedokļu apmaiņas. Un lielākoties, un šo jūs dzirdēsiet ļoti bieži no cilvēkiem, kas runā par CERNu, tā zinātne notiek bieži kafejnīcā, vairāk kā viņi notiek sapulcēs īstās vai pie datora, jo tā viedokļa apmaiņa ir tas galvenais punkts, kurā notiek ideju rašanās. Līdz ar to es eju uz kafejnīcu. Pastāst, kāds bija tavas pirmās sajūtas, kad tu ieradies CERNā? Tas bija aptuveni 10 gadus atpakaļ, un tā pirmā doma tur ierodoties bija tāda, pavisam vienkārši. Es atbraucu no vienas universitātes kampusa uz laboratorijas kampusu, viss ir diezgan līdzīgi. Varbūt pat mazliet tā vientuļāk, vai kā tā likās. Bet tā pirmā sajūta, kas tiešām deva tādu spēcīgu odziņu, tam visam bija pirmā reize, kad es nobraucu lejā pie eksperimenta, kurā es tobrīd strādāju. Tas bija LHCb eksperiments, tas ir tuvu pie Ženēvas lidostas. Un tas bija tiešām tāds viens knipja moments, kad no sajūtas, ka es esmu atbraucis kaut kur pastrādāt, esmu tomēr pie kaut kā interesanta un diezgan unikāla. Un tā bija tāda tiešām laba sajūta. Jā. Kāpēc CERN ir slavens? Kādēļ to uzskata par tik ļoti unikālu vietu? CERN ir pēc definīcijas unikāla vieta, jo nekur pasaulē nav tik spēcīga instrumenta, ar ko veikt daļiņu fizikas pētniecību. Tātad lielais hadrona pātrinātājs, LHC, kas atrodas CERNā, ir pasaulē absolūti unikāla ierīce. Tādas nekur citur nav. Līdz ar to, ja jūs gribat veikt pētniecību tieši augstas enerģijas daļiņu fizikā, tad CERNs viennozīmīgi ir labākā vieta, kur to darīt. Bet vēl CERNu unikālu padara fakts, ka tā ir tā saucamā user laboratorija, ja vieta, kur cilvēki no visas pasaules var sabraukt un turpināt pārstāvēt savas institūcijas, savas universitātes, bet darboties tur, kas rada tādu diezgan brīnišķīgu miksli ar cilvēkiem, ar kultūrām, ar viedokļiem. Dažreiz tas rada viedokļu atšķirības un tam līdzīgi, bet pēc būtības tas unikums rodas tieši tajā, ka nekur citur uz vietas tu neatrod tik daudz zinātniekus ar tik daudz dažādiem backgroundiem, ar foniem savas dzīves. Piemēram, es esmu ar fiziku uz jūs, un man interesētu, vai ir kādas citas profesiju iespējas CERNā, par ko es varētu strādāt? CERNā, kā jebkurā organizācijā, kas ir liela organizācija, var strādāt ļoti daudz kur. Gan fizikā, gan arī catering. Jūs varat strādāt restorānā, ja jūs vēlaties. Bet tā nopietni runājot tieši no zinātnes un no profesionālā viedokļa, CERNā ir ļoti daudz inženierijas. Tātad, lai varētu veikt jebkāda veida fiziku, no sākuma ir jāuzbūvē ierīce, ar kuru šo fiziku veikt. Gan pātrinātājs, kas pātrina daļiņas, gan eksperimenti, kas šo daļiņu sadursmes mēra. Un tam visam nepieciešams ļoti liels apjoms dažādu inženieru tehnisko risinājumu. Tad būt inženierim pilnīgi noteikti ir labi būt atrodoties tur. Bet līdzīgi ir arī gan administratīviem studentiem un veikt administratīvas darbības, gan arī IT jomās, ar ITC, informācija tehnoloģija jomās, ir ļoti daudz ko darīt. Savukārt, man kā jaunietim, kam diezgan labi patīk fizika, ko tu ieteiktu man darīt, lai es nākotnē varētu kļūt tādi kā jūs, un iespējams tur strādāt? Tad pirmkārt, no tā gluži neizbēgsi. Tātad, ja tu gribi darīt fiziku, tad jāiet pēc skolas studēt fiziku. Vietu nevar teikt, ka jāiet uz vienu vai otru vai trešo, bet, protams, Latvijā mums ir viena laba vieta, kur iet to darīt, un tā būtu Latvijas universitāte, un iet un strādāt un mācīties fizmatos. Bet tas ir tikai pamats. Bez šī pamata gluži vienkārši neko netiks. Tas, kas ir reāli vajadzīgs, ir ne tikai iet un studēt, bet gribēt zināt, uzdot jautājumus un pašam būt varbūt vairāk intuitīvi vērstam uz vēlmi izzināt lietas, ko varbūt tev pat nemāca universitātē. Jo viena lieta ir iemācīties pamatus un iemācīties kaut kādus blociņus, tad tiešām mācīties kubaciņos tev lekcijas, tu iemācies atbild uz jautājumiem, izdari eksāmenu gatavs. Bet tas svarīgākais ir domāt līdzi un
rastu šo vēlmi sevī izzināt lietas, kā tas bija bērnībā, kad tu biji kāpēcītis, tad tā vienkārši turpināt arī pēc skolas universitātes laikā. Jā. Bet tā godīgi, vai arī meitenes ir saruna? Jā, tas ir tāds mīts, ka zinātne varbūt ir vairāk puišiem un meitenēm ir jādara tiešām sociālās lietas, un tā. Tas ir absolūti nepareizi. Jebkurā mirklī, kad tu aizver durvis pusei pasaules uz kaut kādu zinātnes lauciņu, šis zinātnes lauciņš automātiski zaudē cilvēku potenciālu no puses pasaules. Un mums šobrīd ir jāstrādā diezgan daudz un spēcīgi, lai mēs varētu izmainīt to no vēstures iegājušos procesu. Īstenībā bieži vien meitenes šajā aspektā ir daudz labākas par puišiem, jo viņām dažreiz ir jāiziet cauri vairāk tādiem šķēršļiem, lai nonāktu tajā pašā pozīcijā, kas viņas norūda par pat spēcīgākiem cilvēkiem. Arī no mūsu grupas mēs neesam tikai puiši, mums arī ir mūsu meitenes, kas dara tieši to pašu pētniecību, ko puiši. Un šobrīd doktorantūrā mums ir kā reiz 2 meitenes, Antra Gaile un Dace Osīte. Un viena jau atrodas CERNā un šobrīd tur strādā, un otra nu pat dosies ilga laika komandējumā, lai tur padzīvotos. Un īstenībā uzdevumi, kas ir uzdoti viņām, šobrīd būs mums tā institucionāli runājot viena no svarīgākajiem tieši CMS detektorā, jo viņas strādās pie detektora drošības un kontrolas sistēmu izstrādes. Tā kā varētu teikt, ka viņas, protams, ir svarīgākās. Bet jūs vienmēr esat vēlējies kļūt par zinātnieku? Tas ir ļoti labs jautājums. Man vienmēr instinktīvi gribas teikt nē. Bet, laikam, dažādu zinātņu virzienā esmu virzījies vienmēr. Vai tas būtu dažādas vēstures zinātnes un arheoloģijas, kas kādreiz bērnībā interesējušas, vai tas būtu tā pati vulkanoloģija, tāpēc, ka noskatījos pietiekoši daudz interesantas National Geographic filmas, vai beigās es nonācu tur, kur es esmu, tā ir fizika. Manuprāt, tas arī varētu būt tāds galvenais novēlējums citiem Latvijas jauniešiem. Galvenais ir darīt un mēģināt un izmantot iespējas. Atkal absolūti pareizi. Vissvarīgākais, ko tu vari izdarīt savā dzīvē kā cilvēks, ir, kad iespēja rodas, to mēģināt. Jo daudz vieglāk ir pamēģināt un neizdodas un nožēlot to, nekā nepamēģināt un nožēlot to, ka nepamēģināja nekad. Paldies par sarunu!